pats spēja radīt sev zvaigznes, un pats spēja tās arī izdzēst. Zvaigžņu stunda. Esiet sveicināti, jūs jau droši vien būsiet pamanījuši, ka laiku pa laikam mēs atrodam mūsu, teiksim, tautas bagātības, cilvēkus, kas faktiski, 50. 60. gados spodrinājuši latviešu teātru skatuves, kā arī kino ekrāns. Un mums par lielu prieku uz sarunu piekrita Zigrīda Stungura atnākt. Un Zigrīda Stungura, vispirms, ja es runāju par sevi, nāk prātā ar Madaras lomu Salnu pavasarī. Un tad es uzzinu, ka tā nav nekāda nejaušība, jo šī loma Zigrīdai Stungurai bija debija kino, un faktiski ar to sākās arī viņas, teiksim, tas veiksmīgais kino gājiens. Tālāk sekoja pēc Salnas pavasarī Purva bridējs, man liekas, un kā gulda balti padebeši šiet, un tad pie bagātās kūnas, varbūt šo sarakstu vēl varam turpināt, bet, Zigrīda Stungura mīlēja ne tikai ekrāns. Viņa arī spēlēja sākumā uz Liepājas teātru skatuves, pēc tam uz Dēles teātru skatuves. Tad labdien, Zigrīda! Labdien, Vaigi! Es esmu pamanījusi, ka dažkārt vecākās paaudzes aktieri, viņi izvairās no publicitātes, viņi izvairās no intervijām, viņi izvairās no tādas, teiksim, vēseļu kratīšanas un izrunāšanās, bet jūs labprāt piekritāt, un vēl piedāvām tad, kad es meklēju materiālus un skatījos pētīju par jums, es sapratu, ka jūs esat diezgan atklāts cilvēks. Piemēram, jums pieder frāze, es esmu ne tikai, diemžēl, bijusi liktenīga sieviete uz skatuves un kino, bet arī dzīvē, bet viss jau būtu kārtībā, bet kāpēc šis vārds, diemžēl, vai liktenīgai sievietei tas ir būt grūti un ne tā kaut kā. Bet ja grēcīgi. Ja grēcīgi, tad kurš nav grēcīgs, jāteikt? Tad jau man jāteikt. Tāpēc ir tas diemžēl. Skaidrs. Ko mēs redzījām, parasti sākam ar iepriekšējo viesu vakardien. Man liekas, bija viesos jūsu dvēseli radinieks. Mans kolēģis, bet arī dzīvnieks sirdī un dvēselē Andris Rupais. Lūdzu, Andris, jautājumu. Mans jautājums, Zigrīda, tev ir sekojošs. Kurus sportistus tu patiešām varētu nosaukt par īstiem māksliniekiem? Kur visvairāk atbilst šādam salīdzinājumam? Vai, tas ir ļoti skaists jautājums, jo pat tas ir ļoti aktuāli. Es esmu pilnīgi sajūsmināta un es domāju, ka to, ko tagad mūsu sportisti ir paveikuši, visa šī plejāda, kas tagad ir olimpiskis čempioni un pasaules čempioni Rasmans un Serģis, un tagad vēl nāca klāt Faģējevs, Vihrovs un Zeļonijs, bet pat nāca klāt Vainšteins. Un tas viņa emocionālais pārdzīvojums. Un tas parauj visu, un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Es nezinu, vai visas tautas, bet mēs latvieši jau esam īpaši tendēti uz elku dievībām, vai ne? Mēs visus paceļam tādu, mēs tā gribam pielūgt un tos elkus sev turēt. Un es domāju, bet ir, mums pat nebija tādi, izgaismoti varoņi, kuriem būtu gribējuši jaunieši līdzināties. Tagad tiešām ir, un tas ir brīnišķīgi. Es ļoti, ļoti, ļoti priecājos par šiem sasniegumiem. Es domāju, ka es atbildēju. Jā, jūs atbildējāt. Bet es atgriezīšos atkal tālajā 55. gadā. Tad beidzās. Tad, kad tika filmēta Salna pavasarī, un faktiski šī Madaras loma, grūti iedomāties piemērotāk aktrišu šai lomai, bet tad es izlasu, ka jums visu filmas laiku esat bijis grūti notēlot to trako gribēšanu, to trako kaislību, un visu laiku nācies ir pietēlot. Vai jūs šo lomu, teiksim, pēc gadiem 20 būtu spēlējis savādāk, vai šī Madara tad būtu bijusi savādāk? Jūs kādreiz par to esat aizdomājusies? Neesmu aizdomājusies, bet var izdomāt momentā.
Droši vien, ka būtu kaut kas mans, bet tas ir minimāli. Tas ir minimāli. Parasti jau, varbūt, ja būtu, uz ko režisori cerēja, ka mums ar partneri saraisīsies kaut kādas simpātijas, savstarpējas, tāda vilkme, kā to varētu apzīmēt. Tādas mums neatraisījās. Ja tas būtu, ja mēs būtu trīkuši viens pēc otru, tad tas skanētu mazliet savādāk. Bet mēs bijām labi čomi, tādi draugi. Čomu būšana šajā gadījumā traucēja. Bet jāteic, to ļoti labi ir uzvilmēts, ļoti labi ir nospēlēts un ļoti labi ir tad acīm redzot arī samontēts, jo nekādīgi nevarēja saprast, ka jūs esat tikai čomi ar Andriju. Vai šī vilkme ir pavadījusi uz turpmāku skatus? Jūs sakat, ka iemīlējies mākslinieks, viņš nemaz tik labs atkal nav, viņš pārāk dabisks. Tā briesmīgi iemīlēties atkal varbūt nav labi, bet tieši tāda, ka tev tā, virmo kaut kas pret, un ka tev ir patīkami būt ar to cilvēku kopā. Man Liepājas teātra laikos man tāds partneris bija Zandbergs, tas bija, viņam, viņš nevarēja neizraisīt simpātijas un pat drusku vairāk. Un tad jau mataties tur līdz nopietnām attiecībām. Nē, tas parasti paliek uz skatuves. Tas parasti to pat sargā kā tādu, kā tādu dzīvības uguni, kurš taisno skatuves tev. Es būšu ar viņu kopā, mēs tā un šitā, un tas ir jāsargā, lai to neiztērētu. Skaidrs, mums ir sazvanījusi Maruta. Sveiki, Maruta! Sveiki! Lūdzu! Es gribēju pateikt aktrisei Zigrīdai Stungurai, ka man viņa asociējās ar filmu Salna pavasarī. Un vienmēr, un es esmu tādos gados, tā bija mana jaunība, kad es šo filmu skatījos. Liels paldies jums! Raudiniet mani! Arī ka cilvēks otrā galā arī ir diezgan emocionāls, un šī filma viņam ir diezgan daudz ko nozīmē. Es pieņemu, ka viņam daudz vēstules nāca un daudz cilvēku stāstīja savas dzīves stāstus. Jā, nāca. Un no ļoti tāliem novadiem, un visvairāk atmiņā man palikusi viena vēstule no Ukrainas tādas nomalas, kur viena sieviete, ne meitenīte, bet sieviete rakstīja, ka viņa skatījusies katru dienu, kad rādījis filmu viņa sāģē. Bet pareizs lēmums atbilstoši viņa vecumam. Mēs piemēram no pašas dzīves manā jaunā